Calendar Live. Jūs skatāties Calendar Live realitātes šovu, kurš pavērs jums glamūrās modes pasaules aizkulises. Calendar Live. Reality show. Protams, jūs jau no galvas zināt uz šo brīdi, ko mūsu šova uzvarētājs saņems kā balvu. Galvenā loma juvelieru firmas Jahons reklāmas video, līgums ar modeļu aģentūru un, protams, zvaigznes status Sergeja Kondrašina 10. leģendārajā jubilejas kalendārā. Mūsu šīs dienas procedūra ir, domāju, ļoti skaidra. Pēc īsa brīža tikai viena no jums pārstās satraukties par palikšanu šovā, vismaz līdz nākamajai reizei, kas jau būs fināls. Un ar pārējām divām mēs sirsnīgi runāsimies. Ja? Par savu dalību finālā var būt droša. Veselības studijas kombučas taizemes masāžu saņem meitene, kura klusi un mierīgi, bez mazākajām problēmām, bez mazākās zvaigžņu slimības ir gājusi no sākuma līdz gandrīz beigām, līdz šim brīdim. Un tā es tu, Jekaterina. Elza, tev šodien ir zināms rekords. Tev nācās noklausīties man par lielām bēdām tik daudz nepatīkamu vārdu. Tā vai tā, tu saproti, tu esi labāko trīniekā, bet neviena komplimenta. Viens bija. Pēc pagājušās fotosesijas mēs sākām gaidīt brīnumu, ka tu atvērsies vēl kaut kā, ka tu parādīsi kādu savu personības šķautni, ko līdz šim esi rūpīgi slēpusi. Bet mūsu cerības mira šodien. Tu varētu būt izcila defilē modeli, bet pretendēt uz žurnālu vāku vai reklāmas seju. Ja tev liktu lekt ar izpletni, tev nemainītos sejā nekas. Un modelei ir jābūt mainīgai. Tādā gadījumā aiziet Elza. Un Baiba paturprātā, ka viņai ir iespēja uzvarēt. Es biju gaidījusi, ka aizies Elza, un es jau domāju, ka viņai tomēr, viņa turējās jau pēdējo laiciņu tā, nezinu, kāpēc turējās, bet turējās. Sajūta pēc tās izbalsošanas ir, nezinu, ne pozitīvs, ne negatīvs. Man vairāk nepatīk tas formulējums, kad visi žūrija tā kā gaida to, ka mēs visi tūlīt būsim profesionāls modelis. Tādā gadījumā vienīgā, ka mums šovā bija jāpaliek, tā ir Marijā, jo tik un tā mēs katri esam kaut kādiem saviem, negribās teikt mīnusiem, bet mēs katri esam savādāka. Esmu, protams, arī pārsteigta, ka esmu finālā, jo es sākotnēji atnākot uz šovu negaidīju tādu rezultātu. Meitenes, jūs atceraties, kā bija toreiz, kad izbalsoja Marinu, uz kuru visi lika likmes, jā? Atceraties, kāpēc viņas aizgāja? Protams, tur ir raksturs. Te notiek tieši tāpat kā dzīvē. Ne jau tikai bildes ir tās, kuras ieraug žūri un saka, šitā ir viena forša bilde, paturam šo. Šitā bilde nav sanākusi, lai viņi iet prom. Jā, viņa tāda nemainīga pati pa sevi, viņa ir savs stils. Man liekas, pārāk daudz no mums tiek gaidīts, un tādēļ arī, es domāju, visa Latvijas tauta diezgan cepsies par to, ka mēs visi tādas zvaigznes esam sadomājušies, ka tūlīt mums būs lielā modeles karjera. Bet es domāju, mēs visi tieši nācām šeit dēļ tā kalendāra. Tās fuksija bubļiks uz galvas, viņai tas patīk. Arī fotosesijās to varēja redzēt, ka viņai bija grūti iziet no tās lomas. Un ņemot vērā jūs trīs, tad tas pēdējais incidents ar drēbēm.
Es nepiekrītu tam īsti, tāpēc, ka no manas puses vispār vārdiski neizskanēja nekas, ka man nepatika. Es pateicu, ka es apmulsu no tiem svārkiem, bet es nepateicu, ka man viņi nepatīk. Un tas, ka es pārģērbos, tas bija no fotografa iniciatīva. Tā kā... mazliet dīvaini, bet tās drēbes tā kā iedalītas. Es negribu teikt, ka man iedalīs sliktāko vai nesliktāko, jo es vakardien tās bildes tā kā fotosesijas beigās bija visas 3 uz fotografa tā ekrāna. Jo, piemēram, ja es domāju, ja paliks Elza, skatoties, kā viņa fotosesijās strādā, man likās, ar viņu cīnīties būtu vieglāk. Kaut arī viņa ir figūra, tieši modelis, bet kā viņa strādā ar fotogrāfiem, un tādā ziņā, manuprāt, man izdevās nedaudz veiksmīgāk. Mēs nepārtraukti jums dodam iespēju attīstīties, un kā Baiba ir progresējusi. Tas ir kaut kas. Tu esi kā hameleons, Jekaterina. Tu vari principā visu, ņemot vērā tavu skaisto seju un tavu fizisko sagatavotību. Un mums ir interesanti redzēt, kas būs tālāk. Bet ar Kaķu ir tā, ka viņa ļoti labi strādā ar fotografu, viņa visu sevi izliek pilnībā, un tāpēc man ir ļoti liels pamats uztraukties. Es nejūtu, ka Baiba ir spēcīga konkurente, bet es domāju, ka viņa vairāk tomēr piemērota tai lomai. Aizkulisēs jau mēs runājām ar Kaķu, es viņai teicu, ka grūti man viņu būs cīnīties, jo viņa ir maksimāls, kā viņa pati teica, ka viņa ir, krievu vārds tās, netik pieklājīgs, bet, pofigīsti jau. Es nezinu, kā to pateikt latviski. Jā, tas viss summējās. Laikam tā ir lēmts. Tā ir. Katrā ziņā veiksmi tev. Tu esi burvīga. Es to zinu. Calendar Live reality show. Šovu veidotāji rūpējās, lai dalībnieks ne tikai labi izskatītos, bet arī, lai viņas tiktu pie vērtīgas informācijas, kas varētu noderēt modeļu darbā. Tieši tāpēc uz unikālu lekciju pie modes mākslinieka Ginta Budas tika aicināts visas modeles, arī izbalsotās. Labdien, meitenes! Man ļoti liels prieks jūs redzēt pie manas modes namā. Šodienas daļa īstenībā man jums ir drīzāk jāstāsta par to, kas tad īstenībā ir modelis, jo modelis ir pat tas var būt mazs bērns, tas var būt kaut kāds, pats sirmgalvis, ja? Bet, ja mēs runājam par modes modeli, tad jā, īstenībā vairāk vai mazāk ir jāatbilst kaut kādiem standartiem un vajadzībām, un tas nav saistīts tikai ar kaut kādām iegribām, un no kurienes tas ceļās. Pamatā īstenībā tas ceļās, un tie pirmsākumi tomēr ir radušies pirms 100 gadiem. Modes dizaineri sāk rādīt savas drēbes, un, protams, kad ļoti daudzi, dizaineri, vēsturē paši pirmie dizaineri, viņi bija vīrieši, un viņi ļoti nekrietni izmantoja pat Čārls Vorts, kas radīja augsto modi Parīzē, viņš izmantoja savu sievu. Protams, laikam ejot, radās kaut kādi ļoti noteikti standarti, kas ir nepieciešami, lai tu derētu dizaineram. It kā jau ļoti tā primitīvi, ir kaut kāda lelle, un katrs dizainers lipina virsū tērpus, uz šādas te lelles, un pēc tam attiecīgi meklē, kura no tām daudzajām 1000 meitenēm mums īstenībā ir ļoti līdzīga šai te lellei. Vai šāda lelle, kas stāv pie mums, vai lelle, kas stāv Šanelas modes namā, vai Diorā, vai vienalga pasaules slavenajos modes namos, izmanto vienas ļoti senlaicīgas firmas lelles, tātad kopēji standarti, un līdz ar to meitene var rādīt modes Londonā, Parīzē, Milānā, Tokijā, jo visi izmanto vienu ražotāju lelles, un tā ir tāda ļoti liela tradīcija visiem modes namiem, lipina virsū. Un tas nozīmē, ka tieši tāda pati kleita, kā ir man, tieši tāda pati kleita, kāds var būt šui Florencē, vai varbūt kāds šui Austrālijā, vai būtībā ir viens standarts. Tad īstenībā, lai būtu tāda ļoti veiksmīga šova industrijā, kā mēs redzam, daudz zvaigznes, ļoti cenšas, tāpat kā Nicole Kidman vai daudz zvaigznes, lai iziet uz sarkanā paklē, viņas cenšas precīzi atbilst šiem lelles parametriem. Calendar
Live. Šovu garumā dažas meitenes dabūja pilnīgi negaidītas un neparedzējamas dāvanas, kā piemēram šī gadījumā diving kursu klubā Jūras vējš. Labdien, Vaibā! Kā mēs pagājušajā reizē tikāmies basēnā un ieguvēja mūsu divinga kluba simpātiju kā skaistākā dalībniece, tad līdz ar to balvā ieguvēja arī divinga apmācību. Pirmais līmenis ir diveris, lai tu varētu nirt, iegūt certifikātu visās pasaules valstīs. Pirms mēs sākam nodarbības, iepazīstināšu tevi ar programmu. Tev būs 5 teorijas stundas un 5 stundas būs praktiskās zemūdens basēnā. Kā arī 2 būs nodarbības atvērtajā ūdenī, kurā arī iemācīsies praktiskās nodarbības, kas noder dzīvē, lai arī izvairītos no dažādām situācijām un drošāk justos zem ūdens. Šeit ir tabula ar dažādiem cipariem. Ko tas nozīmē? Mēs nevaram nirt jebkurā dziļumā un kaut vai ik pēc 10 minūtēm nomainām tikai balonu un atkal nirstam, ja? Jo mūsu asinsvados uzkrājās ugļkābā gāze un ir nepieciešams laiks, lai viņa izelpotos ārā mums, elpojot dabiskajā vidē. Lūk, tā tad ir gaisa balons, no kura mēs elpojam un ar kura palīdzību mēs arī ielaižam gaisu vestē, kura mūs pacels virs ūdens. Redzi, piepūšās, ja? Jo vairāk gaisa mēs laižam iekšā, jo augstāk tad mēs lielāka pozitīvā peldspēja mums ir. Un, lai tiktu zemāk ūdenī, tad mēs nospiežam šo pogu un par šejieni gaiss nāk ārā. Un šeit ir jautājumi testa veidā, kur ir arī jāatbild. Un veiksmīgas nokārtošanas gadījumā, par ko es nešaubos, tev pienāksies šāds te plastikāta certifikāts, kurš kalpos tev kā vizītkarte visos pasaules divinga centros, lai varētu iegūt gan ekipējumu, gan arī nirt bez instruktora vai dive master klātbūtnes. Šova dalībnieces tik ļoti sadraudzējās, ka turpina kontaktēties pat pēc izbalsošanas. Arī šovakar gandrīz visas meitenes atbrauc, lai apsveiktu Marinu viņas dzimšanas dienā un uzdāvināt viņai Jahons Auskars. Meitenes atcerējās, ka Marinai tie ļoti patika fotosesijā pie Jāņa Deināta. Sergeja no visiem un ļoti labi Jahons piegādāja ātri. Special for you. Paldies! No manis Calendar. Calendar. Live. Calendar. Live. Jūs skatāties Calendar Live realitātes šovu, kurš pavērs jums glamūrās modes pasaules aizkulises. Calendar Live. Reality show. Visu Latvijas glancēto žurnālu mīlulis fotogrāfs Oļegs Zernovs kopā ar slaveno stilisti Olgu Kolotovu ir piedāvājis mūsu finālistēm īstu stailinga fotosesiju. Kā mūsu dalībnieces ir tikušas galā ar šo godpilno uzdevumu, uzzināsim. Fashion fotogrāfs Oļegs Zernovs un stiliste Olga Kolotova ir viena no labākajiem savas nozares speciālistiem Latvijā. Viņa profesionālā izaugsme ir sasniegusi tādu līmeni, ka ir nepieciešams dalīties tanī ar jauno paudzi. Tieši tāpēc viņi ir nodibinājuši Rīga Fashion and Photo School. Tas ir unikāls kurss, kurā profesionāļi vadīti studenti iemācās visas modes fotosesijas radīšanas etapus. No iedvesmas avotu meklējuma līdz idejas īstenošanai. Skolas absolventi ir spējīgi strādāt ar privātiem klientiem, sadarboties ar modes žurnāliem, kā arī vadīt komerciālas fotosesijas. Sveiki, meitenes! Šodien mēs filmēsim mazu stailingu par neatkarīgiem un šikām meitenēm. Kadra jābūt dinamiskās, ja, un maksimāli naturāli. Mums ļoti svarīgi arī parādīt drēbes no labākās puses, izveidot labākos siluetus.
Drēbes, fashion fotografija, galvenais varonis. Ja? Mēs esam Olga Kolotova, stiliste un modes redaktore žurnāla Oficiāli. Un Oļegs Zernovs, fotogrāfs. Vairākus gadus mēs strādājam kopā kā fashion shooting team. Pārsvarā priekš žurnāla Oficiāli fotosesijām un reklāmas projektiem. Šodien mēs atrodamies veselības studija Kambuča, spa zona. Mani sauc Natālija, esmu spa meistare. Šodien mēs veiksim spa procedūru ar ietīšanu saprogelu. Šis produkts satur daudz vērtīgas vielas, kas palīdz asinsrītī, vielmaiņas uzlabošanā, cīņai pret celulītu. Pirms ietīšanas ieteicams veikt speciālu tonizējušu masāžu. Īpašu uzmanību jāpievērš problēmzonam. Viena no balvām par labākajiem modeļu sasniegumiem tikai dažām meitenēm. Tā ir saprogela ietīšanas procedūra, kas ir ļoti noderīga gan skaistumam, gan veselībai. Saprogela viegli uzlabo nervu sistēmas iedarbību. Saprogela nesatur patogēnus organismus un piemērots arī pret iekaisumiem. Stādīšu priekšā mūsu lieliskos žūrijas locekļus – fotogrāfs Oļegs Zernovs, stiliste un modes redaktore Olga Kolotova, vienīgais un neatkārtojamais portāla Frontro LV galvenais redaktors Jaroslavs Barišņikovs un, protams, fotogrāfs Sergejs Kondrašins. У нас была задача определить, кто лучше. Mūsu uzdevums bija noskaidrot, kur no modelēm līdzvērtīgi piedaloties labāk tiek galā ar stilu. Šī gadījumā uzdevums bija vienkāršs – vienlaicīgi iet ar vienādu emocionālu izteiksmi. Viņas ar šo uzdevumu tika galā salīdzinoši ātri, jo parasti pie šādu uzstādījumu ir nepieciešami vairāki 10 mēģinājumi. Они справились очень быстро. Sākumā tomēr bija moments, kad katru no viņas gribēja parādīt sevi vairāk, katrai gribējās dominēt. Viņi sākumā nevarēja saprast, ka viņiem jābūt
kopā. Man ir liels prieks beidzot, ka ir uztaisīta fotosesija, kur tiešām ir divas meitenes kopā. Tas ir pilnīgi cits uzdevums, ka tu neesi viena, un tu vienmēr jāatcerās par kolēģi, ar kuru tu šobrīd esi kadrā. Tu nedrīkst palielam pārklāt viņu ar sevi un jāsadarbojās, jāstrādā unisonā. Un tā kā tas bija pirmais kadrs, es domāju, ka meitenes ir diezgan ātri iejutušies tēlā. Man pat ir grūti dot priekšroku kādam no šiem tēliem. Kaut gan kur ir gaišais un kur ir tumšais tēls, arī noteikti ir diezgan sarežģīti. Forši. Meitenēm tomēr bija uzdevums parādīt, varbūt šajā fotosesijā ne tik daudz sevis, vairāk terpus. Man liekas, ka Baibai tieši labs augums, priekš terpu radīšanas. Un man liekas, ka viņai ļoti labi izdevās. Man patīk to, kā viņa sēž, viņas poza. Pirmkārt, var redzēt visus aksesuārus, kas viņai ir mugurā. Īsie šorti un diezgan dziļš dekoltē. Kopā ar meitili varētu šķist vulgārs komplekts, bet tajā pašā laikā viņa spēja kaut kā ar to visu savu seju neizdarīt viņu vulgāru, bet tomēr pievilcīgu. Un es domāju, ka vairāk sievietes gribētu šādi izskatīties. Runājot par kaķu, es gribu pateikt, ka, protams, viņi nav modeļu parametri, klasiski, bet viņai ir ļoti dabiska seja. Viņa vienkārši dzīvo kadrā. Manuprāt, modelei nav jābūt simpatiskai. Viņa jābūt vai nu skaistai, vai nu interesantai. Kaķa ir gan skaista, gan interesanta. Visas mūsu diskusijas laikā es sāku domāt, ka iespējams ir vērts pamainīt noteikumus un atstāt divus uzvarētājus. Calendar Live Reality Show. Tā kā mūsu dalībnieču rezultāti ir diezgan līdzīgi, uzvaru noteiks darbs juvelieru firmas Jahons reklāmas video filmēšanā. Labdien! Labdien! Jā, atnākuši esam to klipu jums prezentēt, balstoties uz jūsu stratēģijas zīmolu. Un, protams, ņemot vērā arī, jūsu biznesa modeli, ka viņš ir vislielākās juvelieru izstrādājumu tīkls pat visā Baltijā un, protams, attiecīgi ar vislielāko sortimenta klāstu, esam izdomājuši šo klipu, arī iepinot nedaudz arī modernās, tehnoloģijas un komunikācijas veidus. Klipā ir 3 modelis atsevišķas, līdz ar to tas ir 3 dažādas scēnas, kuras mēs arī filmēsim. Un varbūt ķeramies pie storyboard. Klips sākās ar nedaudz intriģējošu scēnu, kur mēs redzam meiteni tādā pustumsā krēslā. Kadrā redzams tikai kājas, kas veido mazliet tādu tā kā intrigu, un nokrīt kāds apģērba gabals viņai. Ir izveidojusies intriga, kas te nu būs, lai piesaistītu skatītāju uzmanību. Šeit jau ir cits kameras leņķis, un meitenes sāk taisīt pašbildi, vai kā starptautiski saka selfiju. Kamera jau ir tāda pārvietojusies, un mēs daudz labāk jau redzam asums atkal fokusā, ir tieši rotas lieta. Un nākamajā kadrā mēs redzam jau faktiski kādu no sociālajiem tīkliem, kur meitene jau savu bildi ir ievietojusi. Un tad mēs redzam, ka meitene jau ir nokomentējusi savu fototēlu 1. gads ar šo puisi. Un tad jau, ka 3. modeli jau mēs esam redzējuši, parādās komentārs, puisis nav bijis 2 dienas mājās. Mans puisis droši vien. Pirmā meitene ir vannas istabā, otrā meitene ir, tās ir 2 dažādas meitenes, ja? Jā. Un esam nonākuši līdz pēdējiem kadram, ka mēs parādām Jahonta brendu. Tā skaitā arī veikalu, no kura puisis nāk ārā. Un beigās parādās vēstījums Jahons visiem dzīves mirkļiem. Calendar Live. Jūs skatāties Calendar Live realitātes šovu, kurš pavērs jums glamūrās modes pasaules aizkulises. Calendar Live Reality Show.
Jūs skatāties realitātes šova Calendar Live finālu. Ir palikušas tikai 2 dalībnieces, un pēc dažiem mirkļiem, kas viņām noteikti liksies ilgi kā mūžība, mēs uzzināsim, kura tad ir vienīgā, neatkārtojamā šova Calendar Live uzvarētāja, kura saņems galveno lomu juvelieru izstrādājuma firmas Jahons reklāmas video, kura kļūst par vāka meiteni spožākajā Latvijas glancētajā izdevumā, kura ieņems savu vietu līdzās slavenībām Sergeja Kondrašina 10. jubilejas kalendārā. Bet pirms tam mēs vēlamies pamielot acis un uz šīs improvizētās mēles aicināt visas 12 šova dalībnieces. Veselu mēnesi meitenes cītīgi strādāja ne tikai ar fotogrāfiem, bet guva arī modelēm un vienkārši skaistām sievietēm noderīgas iemaņas no citiem speciālistiem. Tūliņ pat mūsu skaistulis nodemonstrēs jaunākās tērpu modes tendences no Karen Millen, Parfum, Oasis un List. Kā arī no juvelieru izstrādājuma firmas Jahons un brīnišķīgā kažokauda butika Mele.
Paldies, meitenes, jūs bijāt lieliskas. Patiesībā tas nav tikai jūsu nopelns. Ļaujiet stādīt priekšā vēlreiz to milzīgo profesionāļu komandu, kas mēneša laikā ir palīdzējušas jums kļūt par labākām modelēm un skaistākām sievietēm. Lūdzu spožus aplausus veltīt juvelieru firmas Jahons mazumtirdzniecības direktorei Anitai Grausai. Un īpaši paldies Kombuča veselības studijas un Bikram Joga Rīga studijas dibinātājam Jānim Bāzevičam. Aplausi arī laimīgākajai sievietei Latvijā ziemas periodā Mele butika īpašniecei Tatjanai Taurēnai. Sveiksim arī stilistus, kas devuši ieguldījumu mūsu projektā, lielisko Olgu Kolotovu. Stilista asistente Jūlija Verbicka. Lūdzu veltiet aplausus mūsu modes māksliniekiem un it īpaši Artim Štamgūtam. Paldies, Artim! Aplausi mūsu talantīgajiem viesiem, zvaigznei un dziedātājai Elīnai Usovai. Dāvim Dāvidam Saknem. Vārdu pavēlniecei Irinai Lando. Sveiksim mūsu skaistuma māksliniekus, vizāžistus. Malevič Beauty studio īpašniece Valērija Černausova. Sieviete, kas vienmēr palikusi ēnā rūpējoties par dalībnieču skaistumu, vizāžiste Olga Baburga. Kā arī vizāžistēm Zanai Bērziņai, Santai Mušpērtei un Kristīnai Savič. Frizierei Oksanai Kirilenko un Malevič Beauty studio frizierēm Jeļenai Zikinai un Natālijai Šalušenkovai. Silts paldies mūsu uzturu speciālistei lieliskajai Jolantai Rozītei. Sapragē lietīšanas speciāliste Natālija Skvarcova. Un aplausu sēriju noslēdz ovācijas reklāmas aģentūras Beyond Brands komandai. Lūdzu vissiltākos aplausus veltiet mūsu projektu fotogrāfiem lielmeistaram Jānim Deinatam, Gatim Rozenfeldam, Ārturam Kondrātam, Armandam Grundmanim, Andrejam Zavackim, Mārim Ločmelim, Oļegam Zernovam, Olga Jakovļevar un, protams, Sergejam Kondrāšinam. Bet pirms tam ļaujiet man uzrunāt mūsu šova abas dalībnieces. Meitenes, es domāju, ir vērts nonākt līdz finālam, lai beidzot izskanētu arī jūsu uzvārdi. Un tā, Baiba Latkovska, Jekaterina Lasunska, nāciet lūdzu tuvāk, apspriedīsim jūsu rezultātu kopsavilkumu. Šī ir pirmā fotosesija. Faktiski katras modeles sapnis pelt kostīmā un uz jahtas. Fotogrāfs Gatis Rozenfelds veltīja dažus labus vārdus Baibai, bet, ja viņam būtu jārada reāla reklāma, viņam nāktos izvēlēties pēc viņa vārdiem Jekaterina. Otrajā fotosesijā pie fotogrāfa Artūra Kondrāta jūs abas meitenes joprojām gribējāt izskatīties mīļi un jauki, tādēļ ļoti nepārliecinoši abas izpildījāt uzdevumu kliekšanu. Diemžēl arī nākamajai fotomāksliniecei Viktorijai Aņisko jūs abas nebijāt favorītes. Katrē paveicās vairāk, tavs rezultāts fotogrāfiju apmierināja, Baiba toreiz stāvēja uz izbalsošanas strīpas, bet palika šovā. Mūsu lielmeistars Jānis Deinats uzdeva jums vissarežģītāko uzdevumu – būt par sevi un vienkārši dzīvot kadrā. Sarežģīti, Jekaterina to prata. Baibai nācās pamocīties, bet fotogrāfam vēl vairāk. Fotogrāfa Alekseja Belakopitova drastiskajā uzdevumā jums, mīļās dalībnieces, bija jāpārvēršas māla statujās. Faktiski make-ups pa visu ķermeni, bet ne tas komplementārākais. Jekaterina pirmoreiz parādīja, uz ko viņa ir spējīga fiziski, un tas bija fantastiski, šī drosma un akrobātiskie lēcieni, bet tieši Baiba tika atzīta kā viena no labākajām šajā fotosesijā. Nākamajā fotosesijā pie fotogrāfa Alekseja Šādrina vajadzēja noskaidrot, kura tad no jums būs nevis šova uzvarētāja, bet kura tad būs spīdveja čempione. Baiba tika atzīta par pārliecinošāko uzvarēt spējīgo.
Toties Jekaterina revanšējās nākamajā mistiskajā fotosesijā Daugavpils kazematos, kad Baibai ne īpaši paveicās ar vedinošā spoka lomu, bet Jekaterina bija pārliecinoša. Viena no absolūti skaistākajām Jekaterinas bildēm, ar kurām, es domāju, tu lepojies pati, tika radīta Armanda Gruntmaņa fotosesijā, kur jums tika piedāvāts ļoti sarežģīts uzdevums. Jums skaistajām meitenēm pilnīgi nokrāstotā melnā grimmā nācās dejot tumsā ar miltiem, un efekts, ko radīja Jekaterina, bija fantastisks. Izskatījās tiešām pēc lidojuma kosmosā. Baibas rezultāts savukārt nebija tik iespaidīgs. Kažoku reklāmas fotosesija noteikti bija tā, kurā jūs abas skaistulis jutāties patiesi savā ādā, lai gan faktiski ādiņas bija svešas. Bet par labāko tika atzīta Baiba. Fotogrāfs Andrejs Zavackis izdomāja neticami grūtu uzdevumu. Jums uz galvas tika uzlikti baloni piepildīti ar ūdeni, un fotografēšanas laikā tie tika saspridzināti. Pamēģini vien nopozēt šādā situācijā. Jums abām tas izdevās lieliski, bet Jekaterinai vislabāk. Fotogrāfs Māris Ločmels pārbaudīja jūsu attiecības ar gravitāti, lēkāt uz batutu un tajā pašā laikā modelēt, kas varētu būt diezgan sarežģīti. Tas izrādījās sarežģītāk Baibai un vienkāršāk brīnišķīgi fiziski sagatavotajai Jekaterinai. Visbeidzot, fotogrāfa Oļega Zernova fotosesijā jūs esat palikušas 2:1. Un rezultāti, ko mēs redzam, liecina par to, ka mūsu izvēle ir bijusi pareiza. Tieši jums abām un nevienai citai bija jānonāk mūsu šova finālā. Taču, jūs jau zināt, uzvarētāja ir tikai viena. Tikai viena no jums saņems galveno lomu juvelieru firmas Jahons reklāmas video. Tikai viena no jums rotāsies uz skaistākā latviešu glancētā izdevuma vāka, un tikai viena no jums atradīsies līdzās slavenībām Sergeja Kondrašina 10. jubilejas kalendārā. Redziet, cik interesanti viss mainās. Šova sākumā jūsu vārdi nefigurēja nec dalībnieču, nec profesionāļu prognozēs par to, kurš varētu uzvarēt Calendar Live šovā. Un tomēr te jūs abas esat. Lai gan vairākas reizes jūs esat uzrādījušas viduvējas rezultātus, lai gan dažas reizes jūs esat atradušās uz izbalsošanas robežas. Un tomēr likumsakarīgi vai pateicoties brīnumam esat noturējušās mūsu šovā. Jums abām ir savi plusi un jums abām ir savi mīnusi. Jekaterina, mēs mīlam tavu skaisto seju, kuru savukārt tik ļoti mīl gaisma, fotokamera. Protams, tev ir arī iespaidīgi gurni, tos par skaistiem gan, diemžēl, atzīst tikai Sergejs Kondrašins. Baiba, tev ir lielisks augums, un tas nekas, ka tas vēl ir kādu izmēru par lielu, lai demonstrētu modeļu apģērbus. Turklāt mūsu speciālistus mazliet mulsina tavs pārāk košais, varbūt pat nedabiskais skaistums, kas arī varētu būt traucējošs modelis darbībā. Un tomēr, meitenes, jūs abas esat brīnišķīgi darbspējīgas. Jūs lieliski dzirdat, ko jums saka fotogrāfs un stilists, jūs protat izpildīt prasības, bet galvenais, jūs progresējat. Un tas vien jau ir vērts, lai rīkotu šādu realitātes šovu. Baiba, es domāju, tev ar matemātiku viss ir kārtībā. Un no 12 fotosesijām, kurās jūs ar Jekaterinu esat piedalījušās kopā, pēc komentāriem tu varēji izdarīt secinājums, ka uz slavas Jekaterina ir saņēmusi vairāk nekā tu. Vai tu apstrīdi to, ka viņa ir tiešām radījusi vairāk labu fotografiju? Jebkurā gadījumā es ļoti centos visās fotosesijās. Jā, mēs zinām, ka tu esi centusies, bet fotogrāfi kā labāku ir novērtējuši tieši Jekaterinas darbu. Jekaterina, spriežot pēc tavu fotosesiju rezultātiem, jāuzvar būtu tev. Bet tā kā šis ir realitātes šovs, un viss šeit notiek kā dzīvē, un tieši Baiba ir saņēmusi visvairāk komplimentu un visvairāk atzinību un visvairāk balvu no iespējamiem reālajiem darba devējiem, uzvarētāja ir Baiba!
Sen neesmu turējis tik patīkamu balvu sarakstu rokās, kā pirmajai dāvinātājai vēlos dot vārdu Anitai Grausai, juvelieru firmas Jahons mazumtirdzniecības direktorei. Skaistas meitenes un skaistas rotas vienmēr iet roku rokā, un kompānija Jahons jūtas ļoti pagodināta būt klāt šādā jaukā pasākumā. Un mēs, kā savu simpātiju balvu, vēlētos pasniegt Baibai. Ar siltākajiem aplausiem sagaidām mūsu labvēli un arī dāvinātāju Jāni Bazeviči, cilvēku, kurš dibinājis Bikram joga Rīgā un kombučas veselības studiju. Lūdzu, Jāni. Paldies visiem par iespēju piedalīties šajā jaukajā projektā. Un mēs izvēlējāmies mūsu simpātiju, Baibu, kurai piemīt bez jaukā smaida, arī kas tāds, bez kura nevar sasniegt mēķus. Tātad Bengālijas tīģeru spēks un Angļu buldogu neatlaidība. Mūsu ilgā projekta laikā šī dāma ir aplaimojusi daudzas meitenes. Proti Natālija Skvarcova, saprogēla speciāliste. Lūdzu. Sija Huminvīt sveic savu simpātiju Jekaterīnu. Novēlam viņai veiksmi un panākumus un viņas skaistumu kopšanai dāvinam šo unikālu produktu saprogēlu. It kā jau tā balva būtu par maz, bet uzvarētājs saņem vēl vienu balvu. Šoreiz no kompānijas Vess Motors marketinga direktora Kristiāna Pudāna. Lai bagātinātu uzvaras garšu, balva tiek pasniegta no Vess Motors šova uzvarētājiem. Un balva būs nedēļas nogale ar hibrīdu progresīvākajām tehnoloģijām no Toyota, proti automašīna Toyota hibrīds. Es īstenībā nebiju pārsteigta, jo tā kā es jau nezinu, kuru reizi atkārtoju, es jau vairāk reizes teicu, ka Baiba ir uzvarētāja, pat no pirmās skatas sārstā. Tāpēc, man nekas jauns nebija atklāts. Tā ir. Paldies. Es tiešām priecājos, man nav tā, ka man skauž. Man tiešām atklāts meitas. Man gan, ja godīgi, tagad, kad skatījāmies tās bildes un to veikumu, kā Jekaterīnai gāja tajās fotosesijās, man likās, ka viņa uzvarēs, jo bildes bija progress. Man bija vienmēr labas bildes, bet tev bija tas izaugsmes progress. Jā, bet tev vienmēr bija pa maksimumu, manuprāt, un tu arī, tu biji pilnīgi pelnījusi uzvaru. Nē, kārtībā. Jā, bija, bet tiešām ļoti liels prieks, paldies visiem, un arī par simpātijas balvām negaidīju tiešām, un tas bija viens liels piedzīvojums, ko nekad neaizmirsīšu, un visiem paldies. Calendar Live.